Daba, kaut kādi kalni, upes, jūras. Dejas, smiltīs, plikas kājas, puķes, melni cilvēki. Aviokatastrofa. Kaut kāda tā māja ar to jumtu. Kaut kas krāsains. Kaut kādas skaistas lietas karnāt virsū sev. Laivas, zvejnieki. Palmas un jūra. Kebabu cepšana. Nes kāpēc tā ir kaut kāda netīrība, bet reizē arī kaut kas skaists, eksotisks. Saula, pludmale. Man mājas asociējās ar vietējo tautu dziedājumiem interesantiem. Tas man liekas aizraujoši un interesanti. Tā ziņā cilvēki dzīvo vēl joprojām tādā, teiksim, džungļu stāvoklī. Draudzīga. Noteikti specifiska, bet manuprāt, ka daudz brīvāka. Daudz brīvāka, atvērtāka, ar mazāk problēmām, vai arī tās problēmas viņiem ir tādas ļoti, ļoti pieklusinātas un pietuvinātas tādām ļoti saimnieciskām lietām. Es nezinu, kad viss ir diezgan netīri, bet draudzīgi un smaidīgi. Tā ir tā valsts, kur izdzīvo uz ūdens. Musulmaņi. Sirsnīgi, vienkārši. Brīvi tāda nepiespiesta. Cilvēki mazāk varbūt domā par kaut kādām problēmām un vairāk bauda dzīvi. Smaidīgi, jo tur jābūt ir silti. Laikam nē. Nē. Jā, šo ekskursiju piedāvājums. Nē, es neesmu dzirdējis, bet tikko es atcerējos vēl vienu asociāciju ar lidmašīnas katastrofu. Jā, caur Airmalaižā reklamē sev kā pievilcīgu turismu zemi. Nē, neesmu dzirdējis.